Pa lielam, tu kaut kā to situāciju izērēji, bet nu bija traki un sekas iespējams sūt joprojām. Tā arī var Arī būt. jau kā vajadzētu rīkoties, viņi tā rīkojas, bet viņi rīkojas vai, piemēram, reiz 3 vēl neši pat nāk. Mm. Nu tā, un tad tu esi izsists no līdzsvaru pamatīgi, jo tu nezini, ko ar to visu darīt, Vairs nu. tev neuztrauc. Tu nokļūst līdzīgā situācijā un ir mieriņš. Un ir tā paļāvība un ir viss labi. Nevar Un tad jau sēdēt rokas klēpī salicis, un tev ir jāinicijē kaut kas, nu, jebkas, ko tu esi izaicinājums. Nu, iedomājies tu vai nevari sagatavojis. matemātikā rēķināt pirmās klases uzdevums, kad tu mācies vidusskolā un ķert no tā kaifu. Tev kaifs ir tad, ja tu rēķini to, ko tu neproti rēķināt, un tev sāk izdoties. Tad tu noķer kaifu. Labrīt, ceturtdienā, labrīt, Linda. Labrīt, nu šodien rītiņš. Trešais piegājiens mēģinam un pagaidām nebija izdevies. Cerams, ka ar trešo piegājienu viss sanāks. Un šī ir tā reize, ka nevis mēs nezinām, ko te, bet mums vienkārši tehnika pievīja. Pēkšņi pazūd signāls. Jā, bet kas mēs tāds esam? Kurš mums nepazīst? Man sauc ir Dācis Pāri. Es esmu personības izaugsmes trenere, mediātora un dziļo traumu dziedinātāja. Savukārt es esmu Linda Liepa no Liepājas, un es esmu astrologs jau 25+ gadus. Jā. Mēs šeit runājamies par dzīvi šajā sarunās, Latvijas talantos, un tēmas ir dažādas, un šīs dienas tēma mums ir par paļāvību, par ļaušanos, par paļaušanos tam, kas ar mums notiek dzīvē, ikdienā, darbā, mājās, sadzīvē, mīlestībā, naudas jautājumos, jebkuros jautājumos par paļāvību. Kā tev, Linda, ir ar paļāvību? Es jau zinu, tu man drusku stāstīji, bet, nu, tiem, kas vēl nezin, kā ar tevi. Nu, es paļaujos, ka mūsu ieraksts tagad aizies, pateicoties tam, ka otrā galā esi tu, ka visu situāciju nerulēju uz vienu pati. Jo tad, kad es rulēju vienu pati, tad man ar paļāvību ir tā kā ir. Hmm. Nu, nevienmēr. Ir lietas, kuras es skaidri zinu, un tur paļāvība ir absolūta. Tātad tas, kas ir attiecināms no manis izējoši, bet tikko kā tur iejaucās kaut kas cits, kur, nu, man teiksim, es tieku kaut kādā veidā raustīta vai parauta, jā, tad tur paļāvības, tur ir grūti, jo tur ir citi cilvēki iesaistās, tad tajā ar to man ir problēmas, jā, tā tas ir. Nu, jā. Nu, noteikti, ka kāds cilvēks blakus, tad ir drusku vieglāk, jo tā arī mūsu pieredze ir tāda, ka kāds ir bijis blakus, tad ir bijis vieglāk izturēt to, kas ir noticis. Un, nu, jā, mana darba viedokļa, no šī dziļo traumu viedokļa ir tā, ka mazs bērns, kad viņš piedzimst, ja viņam nav karma līdzi, kur viņš jau ir atnācis ar informāciju par to, ka var būt slikti, mazs bērns nezina, ka var būt slikti. Īpaši ir atsaucīga mamma, atsaucīga vecāka. Tad, kad mazulis raud, mamma nāk klāt, mierina viņu, pabaro viņu, tupsīti tur notīra, jā, samīļo, jebko citu, jā, varbūt vienkārši galviņu paglāsta, un ir labi. Un, ja mamma tā veiksmīgi šos savus pienākumus pilda un par mazo rūpējās, tad mazām ir ierakstās zināšana programma, ka tad, kad ir slikti, tad pēc tam kāds vienmēr atnāk palīgā. Saka, ka tā mamma nav bijusi, un tad mēs varam tikai stādīties priekšā, ko mazais ir izsecinājis. Ja? Nu, tās var būt diezgan liels šausmas, ja? Kad es te raudu, man neviens palīgā nenāk, un tad, kad es raudu, paliek tikai sliktāk, un varbūt sākumā sāpēja, nu, tā kā niezēja dibens, jo tur bija sačurājies, saka, kājies, pēc tam parādījās arī izsalkums, un pēc tam parādījās visādas emocijas, līdz pēc šausmām par to, ka neviena nav, ka es esmu pamests, un sāk mazajā prātā veidoties dažādas pārliecības. Un tās pārliecības var būt tiešā veidā saistītas ar to, ko mēs kā dvēseles esam piedzīvojuši citās inkarnācijās. Tas var būt saistīts ar to, ko mūsu dzimta ir piedzīvojusi, un šīs te pārliecības tas sāk ietekmēt visu dzīvi. Un kas notiek, kad mēs noticam to, ka ir slikti, ja ir slikti, būs vēl tikai sliktāk, tad, kad ir slikti, mēs jau sākam gaidīt to, ka būs tikai sliktāk. Un tur ir trauksme, tur ir pamatīgi trauksme. Nu, jā, tā kā mēs šorīt, mana situācija, viņa arī, nu kā tu jau tieši tā, un tā arī notiek, ka nāk, teiksim, tie cilvēki otrā galā, vai nu viņi nolas to tavu kaut kādu, to tavu bailīti, un tad viņi ritīgi izspoguļo, apmēram tā saucās rīkojās pēc tava iestudēta scenārija, jau kā vajadzētu rīkoties, viņi tā rīkojas, bet viņi rīkojas vai, piemēram, reiz 3 vēl neši pat nāk.
Nu tā, un tad tu esi izsists no līdzsvara pamatīgi, jo tu nezini, ko ar to visu darīt, nu. Un tā tas viss ir. Mm. Jā, jo tieši tā pati situācija, nu, tu man stāstīji, kā iet tev, un kādas tā domas raisās galvā, un ko tu jūti, un tā milzīgā drausma, kas ikdienas šā dzīves situācijā paceļās. Un es tā tevi klausos, un man nepavisam tā nav, man ir pilnīgi cits viedoklis par to, kas tajā situācijā notiek. Jo, protams, tad tas notiek, nu, tās domas jau, kur mums rodās prātā. Un kas ir prāts? Prāts tā ir pieredze. Un ja pieredze ir bijusi negatīva, tad prāts spēj atkārtot tikai negatīvo. Un dēļ tā, ka prāta funkcija ir pasargāt mūs no briesmām, bet tad, ja ir bijusi arī pozitīva pieredze, tad prāts vienalga ceļ laukā negatīvās situācijas. Jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tev nav visas situācijas dzīvē beigušās slikti. Ir bijuši ļoti daudz labas lietas. Ah, jā, protams, tad jau es nebūtu arī tik daudz dzīvē sasniegusi, ja te būtu. Jo tad, ja viss būtu slikti, tad jau tu neko nevari padarīt, tev nav evolūcijas, tu nevari kustēties, jo tad tev vienkārši cērt nost un viss, tu esi nocervēts, jā, bet, protams, ka tā nav. Bet, zini, tu tā jēdzīgi pateici, un tā apmēram vajadzētu iziet savai dzīvē no kaut kādiem notikumiem, laiku posmiem cauri un izsacināt. Zini kā, nu, es esmu arī ievērojis, ka es ļoti bieži inicijēju, un tas ir arī astroloģijas pamatprincips, ka nevar sēdēt rokas klēpī salicis, un tev ir jāinicijē kaut kas, nu, jebkas, ko tu esi iedomājies, jo savādāk, ja tev, piemēram, astrologs pateica, nu, jums tur gaidāms tas un tas, bet tu sēdi un absolūti neko nedari. Protams, ir šie te brīnum brīži, ka tev nokrīt tas Mr. Bean staps, ja, un Mm. viņā iekšā ir kaut kāda gaismība, bet Mm. lielākoties iniciācija visiem notikumiem kā tādiem. Nu, un tad ir tā, acīm redzot, ja tu inicijē, tad vienmēr jau tu neej to pašu pareizāko, taisnāko ceļu, tu tur varbūt novirzies kaut kādu centimetru uz vienu vai otru pusi un bāc, tev klokš, uzkrīt virsū kaut kāda akmeņa, ja, vai kaut kādu citu cilvēku nesaprašanās tajā. Tāds skaidrs, ka, ja varētu vienkārši dzīvot tā, nezinu, ķīsēļu, nu, sēdēt ķīsēļu krastos pienu upes malā, tad droši vien, ka nebūtu viss nevajadzīgs šīs te iniciācijas, nekas, ne šī paša iedvesma, ne šis pašs iniciatīva, nekas tāds nebūtu vajadzīgs. Un man tās iniciatīvas ir daudz, līdz ar to arī tā dabūšana par degunu arī sanāk attiecīgi biežāk, tā tas ir. Ja, nu, dabūt pat deguņu, jo mēs varam visu laiku, pieļaujam kaut kādas tā saucamās kļūdas, kaut ko daram, kaut kas nesanāk, mēs mācāmies no tā, uzzinām, ka šādā veidā to nevar izdarīt, bet ir kaut kādā citā veidā, kā varbūt tajā pašā situācijā tādā reizē varētu izdarīt tomēr kaut ko līdzīgu. Ja tā kā, tas dzīves plūdums jau mums, es domāju, ka visiem ir tas, ka ik pa laikam ir kaut kādi izaicinājumi, ar kuriem tad mēs saskaramies, jo, ja viss būtu tikai šokolādē, palieku garlaicīgi. Jo prasās jau arī tas izaicinājums. Un tu nevari matemātikā rēķināt pirmās klases uzdevums, kad tu mācies vidusskolā un ķert no tā kaifu. Tev kaifs ir tad, ja tu rēķini to, ko tu neproti rēķināt, un tev sāk izdoties. Tad tu noķer kaifu. Nu, redz, es vienmēr savā dzīvē balstos uz vienu izteicienu, kā par to maizīti un par to garozu. Ja, tāpēc, ka maize man ļoti garšo, es esmu pilnīgs maizes fans, un tāpēc man garšo arī garoza. Un bieži vien man garšo arī tas, kas ir tas galiņš, ja tā doniņa, ja, tas ir mans. Un tā doniņa jau dažreiz ir pavisam tāda sīksta vai cieta vai jā, tāda cietāka. Tāpēc Mm. man arī tiek šie te. Pārsvarā man garšo, nevis pārsvarā, bet man tiešām garšo rupmaize. Un rupmaizē viņa ir vēl cietāka, tā miziņa melnāka. Tā kā tas ir mans tāds moto, kredo par šo, un tas jau nav ne mans izdomāts, ne mans atklāts, tas ir ļoti sens. Visticamāk, arī pirms 100 gadiem cilvēki lietoja šo par to maizi un garozu, šo te alegoriju. Tā tas ir, jā, un tad kā tu to uztver? Jo maize jau tāpēc paliek ne sliktāka, negaršīgāka, neko tā garoza ir. Vecie cilvēki, vismaz man vecmāma, vienmēr grieza nost garoziņu un atdeva pēc tam izmiekšķēju un atdeva vistām. Es vienmēr ēdu, viņa teica, no taviem jaunajiem zobiem, protams, var visu sakošļāt, var garozu ēst. Es vienmēr brīnījos, ka viņa tā darīja, ka viņa mazo nazīti lupināja nost to garozu, un tad tā garoza aizgāja vistām, jā. Mm. Jā. Un tas sanāk tā, ka īstenībā jau tās garozas mums ir, un viņas pat ir vērtīgas.
vienīgi tā skatoties uz tiem mūsu dzīves izaicinājumiem, būtiski ir tas, vai mēs tiekam galā ar to situāciju un kā mēs tiekam galā ar to situāciju, kas mums ir iedota. Jo, ja tev tiek iedota tā garoza, un tu saproti, ka labi, kārtēs izaicinājums, interesanti, kā es to šoreiz atrisināšu, un ka tev ir tāda pārliecība par saviem spēkiem, drošības sajūta, varbūt ir atbalsts sajūta, ka tu zini, ar muguras smadzenēm, tu zini, ka ir spēki, kas ir tavā pusē, un tie spēki var būt fiziskā veidolā, cilvēku veidolā, tavi tuvinieki, tavi draugi, kādam tie ir kolēģi, kādam tie ir kaimiņi, tad tavējā cilts, kas ir par tevi, kas iestājas par tevi, kas atbalstīs tevi grūtā brīdī, tie patiesie draugi, kas nepamatīs tevi, tad, kad tev būs visgrūtāk. Un tev ir arī šie garīgie spēki, tie ir tavi sargaņģeļi, tā ir visas gaismas pasaule, kas arī ir šeit, lai tevi atbalstītu no tiem rīkiem, kas ir viņu rīcībā, lai tev sniegt varbūt labas iespējas, pasargāt tev no kaut kādas bīstamības, vienkārši pavirzot nostot tās takas, pa kuru tu virsies, bet kur priekšā tu kritīs ķieģelis no lidmašīnas laukā. Tā neiespējamība tur pēkšņi būtu realitāte. Tev ir šī sajūta, ka ir gan viens, gan otrs atbalsts, un tev vienkārši ir pamazām jādzīvo dienu pēc dienas un jāstāsta, kā tas risinās un jāiet uz priekšu. Bet ja tajā mirklī, kad tev ir šis grūtums iestājas un tev pārņem trauksme, un ir cilvēki, kurus pārņem nevis tikai trausmu, pārņem pamatīgi panika, tad jau ar to nevar jau pat vairs normāli, tu nevar eksistēt. Tev ir, kas notiek panikas laikā, ķermenis vienkārši reaģē, jo ir ķermenis saprats, ir bīstamība, ir briesmas, tā ir stresa situācija, un stresa hormons kortizols izdalās, un ķermenis sāk reaģēt. Tev sāk asvīšana, tu svīsti augstā laikā, tā, ka, kā saka Dievs, pēc tam var apakšuļi vienkārši izgriezt, vai uzreiz mazgāties. Tev sākās domu darbības traucējumi, ka tu īsti nevar padomāt, tev ir tikai viens domas par to, kas līdz notiks. Tev var būt pat vēdersāpes, vēdergreis, vai remošana apstājās. Tad, cik intensīvi tas viss notiek, kādas ir tās fiziskās izpausmes. Un ja tas ir intensīvi, tad, ko tu cilvēks ir spējīgs izdarīt? Ja tu neesi spējīgs loģiski padomāt. Šādās situācijās iedarbojās un sāk darboties reptilās smadzenes, mums ir tie 3 izdzīvošanas mehānismi, vai es cīnies vai sastingsti, un atkarībā no tā, tad kas ir tajā mirklī, liekas piemērotāks, vai kā ķermenis parasti reaģē, tad mēs arī varam sākt pilnīgi smuļķības darīt tikai tāpēc, ka mums ir šī stresa situācija. Bet stresa situācija ceļās tikai tāpēc, ka ir tā zināšana, ka var būt slikti. Kur tas ir? Tās ir traumas. Mēs atgriežamies pie tā, ka katra šāda situācija, kad mums uzsit asinis, kad mēs sajūtamies nav labi, ir aicinājums meklēt, kas ir tevī, kas ir tev noticis, kura ir tā tava traumātā daļa, kura tad lien laukā un saka, bīstamība, uzmanamies, te kaut kas slikts atkal ir gaidāms. Tas ir aicinājums strādāt ar sevi, nekas vairāk. Dziedināt sevi. Jā, bet redz, tā kā tu šorīt teici, ka situācijas mainās, viņas ir tā kā par vienu un to pašu. Un atkal kaut kāda jauna situācija, pat ne līdzīga iespējams, bet par to tēmu viņa atkal notriggerē un sanāk tā, ka tas darbs ar sevi, viņš tiešām ir mūža garumā. Neraugoties uz to, ka nezinu, man ir 60 gadu, ja tad, kad tad tas beigsies? Kā nekad, tikai kapiņos, ja. Un arī tur nē. Optimiskais pesimisms vai pesimiskais optimisms, būs tā nākošā inkarnācija, un tu turpināsi. Jo tās traumas ir, ja viņas ir nedziedinātas, tad viņas turpināsies. Ja nopelni būs pietiekami labi, tu būsi izkalpojis, tad sansāras ratā vairs nebūs jāatgriežās, nebūs kāja. Jā. Mums šķiet, ka nedaudz atkal sāk vilkties internets, un es ļoti ceru, ka mums ieraksts izdosies. Neskatoties uz to, ka ir kaut kādi īsi traucējumi, un nevar jau saprast, tāpēc, ka kaut kur negaisa plosās, vai tāpēc, ka nav lemts šodien. Karma. Var jau par to pasmieties, jā, bet es raugos uz dzīvi tikai šādā veidā. Protams, ka es esmu rakus, tās savas traumas ļoti daudz ciedinās, tas ir gadiem ilgs darbs bijis jau ar šīm te jaunajām metodēm, kas tiešām, kad tu izēj cauri tam procesam un ka pēc tam viņas neatgriežās vairs, ka tu jūti, ka tā tēma vairs tev neuztrauc. Tu nokļūst līdzīgā situācijā un ir mieriņš.
un ir tā paļāvība, un ir viss labi. Un tad, ja kaut kādā mirklī atkal atnāk stress par to, ka nav labi, nu, tas nozīmē tikai to, ka kur vēl viena traumātā daļa ir sev pieteikusi, un viņai ir vajadzīga palīdzība, un nu, tad arī jāķerās klāt un kaut kas jādara. Un saistībā ar to, kas notiek mums pasaulē, fiziskā realitātē, nu, sākot jau no 2000. gada, tā diezgan intensīvi, bet patiesībā jau arī pirms tam, nu, kas bija 2000, ne, maloju, 2020. gads, nu, tas ir tad, kad Covid šie te visi notikumi sākās, un mēs tikām baidīti, kādam bija bail, un mēs tikām baidīti ar to, ka visi mirsim, nu, kad nezinu, kā te viss būs, jā. Nu, mēs tagad zinām, kā tas viss turpinās un kā tas viss daļēji beidzās. Pilnībā nav vēl viss beidzies, bet daļēji beidzās. Šīs te bailes cilvēkiem tika notriggerēts pamatīgi. Un dēļ tā, ka tas notika tādā milzīgi plaša vēriena visā pasaulē, īpaši tajā, ko mēs saucam par rietumu pasauli, man ir tādā hipotēze, ka mēs tiekam visi kolektīvi modināti. Mums visiem tiek teikts, ķeries klāt pie sevis. Ar tevi ir jāsāk kaut kas strādāt, ir jāsāk ciet šīs te traumātās daļas, lai tad, kad mēs tiekam baidīti, ka mums nav baila. Kas sliktākais notiks? Nomiršu. Kas vēl sliktāks notiks? Nomiršu, piedzimšu vēl vienreiz. Ja vien nav, kā tu man esi stāstījis, ir tās dvēseles, kuras ir nākušas tikai vienu reizi, un ka viņas tiešām nenokļūst šajā samsavas ratā vēl vienreiz, nepiecims vēl vienreiz, un ka viņiem ir sēt, šī reize vai neviena reize, ka viņiem kaut kas ir īpaši aizrun, ka viņiem ir bail nomirt. Man šķiet, ka vismaz man ir tāda sajūta, ka man pat vairs nav bail nomirt. Būtu žēl nomirt, bērns vēl ir mazs. Tā, vēl viss kaut kādas lietas, ko gribās izdarīt, bet tā, ka bail, tā kā nē. Jā, bet cilvēkiem ir dažādi. Cilvēkiem ir tādi, kuriem ir milzīgas bailes nomirt. Un kāpēc? Viena lieta ir varbūt šī iepriekšējā inkarnācija pieredze, kur tā nomiršana ir bijusi vienkārši briesmīga, varbūt ar milzīgām sāpēm. Jā, ar kaut kādiem notikumiem, kas ir kā traumatiski bijuši, un tāpēc ir tāda vēseles pieredze, ka nāve tas ir slikti, tā aiziešana, tā otrā realitātē tā ir slikti. Varbūt tie ir stāsti, kas ir ģimenē bijuši, kur kāds ir baidīts, varbūt arī to pašu nomiršanu. Vai kur varbūt ir novērots, varbūt nav dvēseles pieredze, bet ir kā cilvēciskā pieredze. Vecām man bijusi gultas 5 gadus un milzīgām sāpēm, līdz pat tam, ka morfīns ir, nezinu, jāšpricē, jādzer, kā viņu, pat īsti nezinu, kā viņu lieto, bet, tad kaut kāda ļoti spēcīgas precāpināšanas zāles ir jālieto, lai spētu to izturēt. Nav grūti pašam cilvēkam, grūti visiem tiem, kas blakus atrodas. Un, ja ir šāda pieredze, tad atkal varētu būt bailes no tā vecumdienām, no dzīves beigām, no saslimšanas, no nomiršanas, jo kā tad tas viss būs. Ja? Bet tas ir tikai tā mūsu pieredze, kas traumējušā pieredze, kur ir sastrēgušas emocijas un kur mēs esam ieguvuši ticējumus. Tas nav tā atkal reducējas uz to pašu standārtu lietu. Notikums, kur rezultātā mums veidojas pieredze, un tā pieredze ir bijusi vai nu tāda, ka mēs ieguvām pārliecību par saviem spēkiem, matemātikas uzdevumu rēķinājumu, izrēķinājumu, es protu matemātiku, ņemu nākošo, kaut tās izdodās, varbūt reizēm grūti, varbūt vairāk jāpamācās, bet man izdodās. Bet, ja es rēķināju matemātikas uzdevumu, man neizdevās, un es guvu pieredzi, ka man nesanāk, ka man iedod nākošo vēl grūtāko, protams, ka to es vispār nebiju spējis izrēķināt, tad, protams, kas man veidojas pārliecība par to, ka es neko nejēdzu, matemātika ir grūta, man nav matemātiskā domāšana, tā. Līdzībās ar dzīvi ir tieši tas pats, ja, kad mēs kādu pieredzi gūstam, tādas pārliecības mēs iegūstam, un pēc tam mēs tādu realitāti sev redzam. Bet realitāte ir visiem identiski vienāda. Tie izaicinājumi, kādi ir, lai vai kas tas būtu, kurā dzīves jomā. Ar naudu, ar attiecībām, ar mīļotiem, tuvajiem cilvēkiem, ar veselību, tie ir tikai izaicinājumi, kas pieder pie dzīves, kā dzīves ritumā. Vēseles pieredze, kas veidojās. Jā. Jā, gribēju padalīties, skatos, tu esi aizdomās, pat ir ko teikt, pirms es dalos vēl ar informāciju. Nē, es mēģinu saprast šās dienas notikumus un šā rīta notikumus un mēģinu uzķert to paļāvības noti, teiksim, klausoties tevi un runājoties. Tas ir tas, ko man tā kā vairāk vajadzētu šodien dabūt un nākamās vairākas dienas uz priekšu manā dzīvē. Tā kā kaut kas būs jādara, jā, kaut kas būs jādara. Jā. Nopietns. Atgādināšu tev, ka ļoti labs rīks šajā situācijā ir līdzjūtības frāzes, līdzjūtības pilvena mūsējiem.
ka tai daļai, kura ir kaut ko piedzīvojusi un kura tai jūtās slikti, ka tā vienkārši teikt, nu jā, man ļoti žēl, ka tev tā ir. Man ļoti žēl, ka tev ir bail par to, kas atrisināsies. Nu, ļoti labi, ja tu vari ieraudzīt, cik veca ir tā daļa, kur šādi jūtās. Un varbūt milzīgs pārsteigums, ka tagad tu ieklausies, cik veca tā daļa ir, ka viņai nepavisam nav tavs vecums, kāds tev pasē rakstīts. Tas ļoti bieži ir maziņš bērniņš, kurš tagad panikā Tu krīt. zini, tagad, kad tu šādi uzstādīji jautājumu, tad man pat cik visu laiku paralēli tās domas galvā rosās, tad man tomēr nāk, ka šī daļa ir 30 gadus veca. Kas tur Tagad kaut notika? kas. Kas tur notika? Nu, tu Kas tur vienkārši notika? apmēram vairāk tā plus-mínus skaties. Jau nav tā, ka precīzi 30 gadi, jā, un tad tieši 30 gadi, varbūt 29, varbūt 31. Jo mums arī tā sajūta, jā, tad cik es biju 30 gadu vecumā, kas tas bija. Bet tās domas, kas tad nāks, kas tur notika, un ļoti bieži tā pirmā doma, kas tad nāk prātā, arī var būt tā pareizā, jo tā daļa, kura jūtās slikti, viņa jau ir atnākusi pie tevis, viņa jau sāk ar tevi runāties. Viņa saka, man ir slikti, man ir trauksmes, man ir bail no šīs situācijas, nezinu, kā viņa atrisināsies. Nu, lūk, tagad tu šo daļu ieraugi, tad ar viņu parunāties, sniegt viņai līdzjūtību, atbalstu, rūpes, sirds siltumu, viņai paliek labāk, jo tā enerģija, kas tai daļai ir, viņa aizpildīs projām, un tā daļa pēkšņi ieraudzīs to pašu situāciju, kurā viņa ir bijusi arī tur 30 gadu vecumā, kā reku taču bija vēl šitāds risinājums, žēl, ka es viņu toreiz neredzēju. Ja tas notiek automātiski, ka tev pilnīgi nekas viņai nav jāiestāsta, tas vienkārši sniedzot rūpes, līdzjūtību, atbalstu, siltumu, tas process notiksies automātiski, jo tad, kad mēs to darām, tā enerģija, kas ir tur iestrēgusi, tā beidzot var atbrīvoties, jo mēs viņu beidzot pieņemam, mēs nevis cīnāmies ar viņu, nē, es to tad negribu just, nē, es tagad par to nedomāšu, nē, tas nav par mani, tad šis te nē nepalīdzēs. Jā, tā bija tava realitāte, bija grūti. Jā, notika ar tevi trakas lietas, ar tavu ģimeni notika trakas lietas. Pa lielam, tu kaut kā to situāciju izērēji, bet nu bija traki un sekas iespējams jūt joprojām. Tā arī var būt. Jā. Nu, lūk, jā. Saistībā ar šo tēmu, tad gan jau jūs esat dzirdējuši, ka bija kurs, kurš sākās jūnijā, 16. jūnijā bija pirmā nodarbība kopā, mums bija 5 nodarbības, mums vēl arī grupā vēl papildus nodarbība šo svētdienu būs, kur mēs tikai saviem darbiņiem strādāsim. Bet 4. augustā būs nākošais līmenis, nākošā grupā, es ļaujos un es paļaujos. Un šajā grupā, protams, var pieteikties ik viens. Jo to darbu jau var sākt, protams, no kuras vietas. Var ķerties pie tām pamata traumām, var ķerties pie nākošā līmeņa traumām, pie citām situācijām. Šeit ļoti liels uzsvars būs uz dažādu veidu nodevībām, uz to, ka gaidījām un nesagaidījām, kur mēs varam justies gan cilvēku nodoti, gan visuma nodoti, lai šīs traumas iztīrītu un lai to paļāvības sajūtu dabūtu. Un viens fokus būs uz naudas jautājumiem, un otrs fokus tad mums būs tā kā vienmēr tas ir uz personīgiem, uz attiecībām ar vecākiem, uz attiecībām ar pretējo dzimumu, kur arī ļoti bieži mēs esam piedzīvojuši visādas sliktas lietas, ar nodevībām, ar krāpšanām, ar to, ka nevar uzticēties. Tas var būt ne tikai pretējais dzimums, protams, varbūt arī savs dzimums, ja tās ir kaut kādas darba attiecības, biznesa attiecības, vienkārši sadzīve, kur mēs kaut kur viens ar otru esam kaut ko solījuši un izpildījis, tad šīs te situācijas, kuras mēs uzskatām kā nodevību, jo reizēm tā tiešām tā arī ir, reizēm ir tā, ka mēs gūstam to pieredzi pirmo reizi, reizēm tas ir atkārtojums. Un tās mācības tur ir daudz pastāvs vēstulē, ja kad kaut kas tāds slikts notiek, kur kāds cits ir iesaistīts, tad kā mēs no šīs situācijas spējam iziet laukā ar kādiem ticējumiem, ar kādu ticējumu komplektu, vai mēs ieraugam to, ka dzīvē tā notiek un tagad ir grūti brīži, tad ir šis atbalsta personāls, kurš nāk palīgā un palīdz atrisināt. Un, kad grūta situācija, bet, kā es saku, atrisinājusi, kļūst ar vien pieaugušāka, man ir šī pozitīvā pieredze un paļāvība, ka vienmēr viss atrisinās, vai arī nāk tikai kārtējais akmentiņš manā dārziņā, un tur ir milzīgs akmeņa krāvums, kur viss ir slikti, kur man vienmēr neveicās, mani visi nodod, mani visi uzmet, nevienam nedrīkst uzticēties, dzīvē notiek tikai sliktas lietas. Viena slikta lieta ved pie nākošajām 10 sliktām lietām. Ja, tad kas ir tie ticējumi bijuši, kas ir
noticās kaut kad pagātnē un ko mēs piedzīvojam tagadnē. Nu, tas darbs būs tās pietiekoši intensīvs, dažiem sāpīgs, līdz pat fiziski sāpīgs, ar to ir jārēķinās, jo dziedināšanās, tad, kad mēs šos emocionālus sāņus tīram laukā, viņam mēdz būt arī fiziski sāpīga. Emocionāli sāpīgi, ja tur ir bijuši sāpīgi mirkļi, arī varu. Protams, darām visu iespējamo, lai būtu pēc iespējas mazāk sev sāpes jāizjūt, bet tā var gadīties, un tas vienkārši, diemžēl, pieder pie šī dziedināšanās ceļa. Jā, sajust tās emocijas, kas tur bijušas un atlaist. Viņas, protams, nav tik intensīvas, kā tajā realitātē bijušas. Tas darbs vienkārši ir jādara. Kas jādara, tas jādara. Jā, no zem šī video es ielikšu saiti uz lapu, kur būs vairāk aprakstīts par šo kursu. Un diši vairāk jau nav ko rakstīt. Vienkārši tas, ka būs 5 tikšanās reizes. Nosaukums es vēl nepateikšu, tāpēc, ka es vēl mazliet tādā pārdomu procesā, ar kuru tēmu tieši sākt, bet šīs minētās tēmas, tātad nodevības, traumas un visādi uzmetieni, ar to strādāsim. Un gala rezultātā būtu tā sajūta, ka es paļaujos, ka es ļaujos un paļaujos, ka laikas notiek labas lietas. Un ka arī pēc tam būs nākošais līmenis sagaidīt arī no visum, ne tikai paļauties, bet arī gaidīt un pieņemt. Un tas jau būs 3. kurs jau rudenī, septembrī kaut kas sāksies. Tā. Jā, ļoti jauki tu esi izdomājis, un katrā ziņā, tik cik es esmu strādājis pie tevis un daudz, tas ir bijis ļoti, un tas vienmēr, protams, ir bijis ļoti palīdzoši. Tāpēc visas manas labākās domas un vislabākie vārdi pie tā, ko tu dari, un tas ir vērtīgi, un tas ir vajadzīgi, un tas ir palīdzoši ikvienam. Tā tas ir. Tādi cilvēki, kuriem nav traumu, vispār nav noteikti. Tas nav iespējams. Varbūt Dalailamam, jā, bet es neticu, ja noskatoties filmu par Dalailamu, ka tur nav traumu. Vienkārši viņam ir šis iekšējais dievišķais spēks, ka viņš pats ar to tiek galā. Vai arī viņam ir kaut kāda laba palīga, mēs nezinām. Un tāpēc tas, ka tu esi tāda uzradusies šeit mums vispār latviešiem pieejam, tas arī tāds, tu esi tā kā mūsu vietējā Dalailama. varam uz to paļauties un varam kopā uzsākt kaut kādu atsāpināšanas, tādu dabisku atsāpināšanas ceļu, ko es pirms katram cilvēkam novēlu, jo Dats man ir ļoti, ļoti līdzējusi un tādā pašā sāpīgākajā dzīves brīdī, kas bija salīdzinoši nesen, un tas ir kaut kas, kas ir nenovērtējami. Lūk. Jā, par šo te man vēl ir tāds stāsts, ka, ja mēs vēlamies, lai mums iet labāk, kaut kas ir jādara. Ir tāds smieklīgs tāds stāstīns, jā, kad, lai tu kaut ko sasniegtu, ej un dari. Ja tu nevari darīt, tad vismaz skaties tajā virzienā. Ja tu nevari nostāvēt, tad vismaz guli tajā virzienā. Kaut kas ir jādara, jā. Man savulaik bija līdzība, es dzīvoju pirms pārcelšanās Vācijā, dzīvoju Raganā un braucu uz Rīgas darbu, un bija viens sniegains rīts, un mazajā posmā starp Raganu un Murļāņiem, kas to ceļu ir braukuši, tur jābrauc cauri Lojas upes gravai, tur ir ceļš, starp ceļu un tiem blakus esošajiem kalniņiem ir grāvis. Un tajos grāvjos bija 4 mašīnas, tad kilometru attālumā bija 4 mašīnas grāvī. Un skatījos tiem cilvēkiem, kādas bija tādas viņu reakcijas, kāds bija izkāpis laukā un jau aktīvi jau raka un jau kaut kāda mašīna jau ir ar piešņurēta galā, kura vilks viņu laukā, un citi vēl sēdē tajā mašīnā kaut ko gaidīja. Un ar tā mūsu traumām ir līdzīgi, ja, ka mēs nereti sēžam un gaidām, ka kāds mums tagad pienāks un vilks laukā. Bet, ja jūs nebūsiet vēl gatavi paši kāpt laukā, tad tas, kurš jūs izvilks, patiesībā izdarīs sliktu darbu, jo tagad jūs neesat vēl apņēmušies paši izkārpīties, tad jūs jau var izlot kāds, bet jūs pēc tam akli iegāzīsiet. Tas tajā mirklī, ka jūs palaidies vaļā, jūs aklā kritīsiet atpakaļ, tāpēc tas darbs ir jādara tikai un vienīgi pašiem. Un ja nav spēki, ja nav resursi, tad mazu darbiņu, kā izkāpt no mašīnas un kaut vai sākt drusciņu kāpīt to sniegu vaļā. Bet ja tu vēl nevēlas to visu to lielo masu laukā no tā grāva, kaut kas ir jādara. Ja galīgi nav spēka, tad vismaz ir vajadzīgs kāds, kurš emocionāli atbalsta, kurš iedot, palīdz atrast to resursu, ka noticēt tam savam spēkam, ka tu aiz mazām lietiņām, ka tu tomēr kaut ko vari darīt, tu vari ietekmēt to savu dzīvi, tu vari justies labāk. Un tā ietekmēšana
mazie solīši, spēr vienu soli, tev izdodas, tu gūsti pozitīvu pieredzi, spēr nākošo soli izdodas, atkal gūsti vēl vairāk pozitīvas pieredzes, un tā veidojas tā pārliecība, ka tev sanāks, bet tas ir jādara. Tas ir jādara. Nu, ko šiem foršiem vārdiem, ka tas ir jādara, ejam darīt. Ejam darīt. Un es tikšanos nākošajos video. Atā, tā. Atā.